Šajā vecumposmā arī novērosiet to, ka bērns sāk paust lepnumu un gandarījumu, un tas ir saistīts ar to, ka bērnam augšīte arī pašvērtējums un pašsajūta par sevi, un bērns tiešām arī vairāk dalās ar notikumiem arī ar citiem, un svarīgi arī to akceptēt. Reizēm tas var izskatīties tā, ka tas ir tā kā pārmērīgi un aroganti, ja bērns sāk uzvesties tā kā aroganti, kad viņš tā kā labāks un spējīgāks. Šeit īstenībā jautājums ir par to, ka bērns īstenībā nejūtas tik labi un spējīgi, un ka viņš īstenībā ļoti intensīvi vēlas dzirdēt, ka viņš ir pietiekami labs, un tad jāskatās ir tādā ikdienā, kā mēs ar bērnu komunicējam, tas, ko stāstu iepriekšējā vecumposmā, un arī visos citos iepriekšējos, šo ļoti daudz atkārtoju, ka bērnam ir ļoti svarīga autonomija, un kad ir jāsaprot, ka tajā vecumposmā, ja bērns var mazgāt rokas pats, viņš mazgā pats rokas, ka nevajag iet viņam nomazgātās rokas un noslacītās rokas, vai arī bērns pats zina, kur stāv vielītes, viņš aiziet paņem dakšiņu un tam līdzīgi.